Labadiena visiem! Visus sveicu manā jaunajā video, un šoreiz esmu aizbraucis uz Mārcienes mūžu. Šī nav īstā Mārcienes mūža, šī ir Patmalnieku mūža sēka. Kāpēc viņa ir nosaukta par Mārcienes mūžu, es nezinu, bet īstā Mārcienes mūža ir nodegusi. Nu, šis ir Madonas novads. Iekšā te atrodas gan spā, gan viss kaut kas cits, bet jūs to paši tālāk redzēsiet. Atbraucot uz šejieni, mani sagaidīja ļoti viesmīlīgi administratori, parādīja visu, un to jums parādīšu arī es. Šis viss te pieder Solimu ģimenei, viņiem ir arī Rīgā viesnīca, un cik es tas staigāju, skatījos, viss tiešām bija ļoti skaisti. Internetā palasīju arī atsauksmes arī ir diezgan pozitīvas. Šis te ir otrais stāvs, šī ir bibliotēka. Un te man ielaida apskatīties, kā izskatās luksus numurs. Šāds te numuriņš maksā 120 eiro, parastais numurs maksās 100 eiro. Un šis jau ir pirmais stāvs, foyer. Agrāk šeit esot bijis iekārtots numurs, bet par cik ziemā esot bijis ļoti augsti, daudz logu, tad nu šeit uztaisīts viesiem telpas. Tālāk es dodos uz restorānu, un šeit galīgi mums nepaveicās. Viss sākās jau ar to, kad atnesa ēdienu, bet darba rīku nav. Pēc tam izrādījās arī, ka salveša nav, kuru no sākuma pat nepamanījām. Nu, visam kroņa cepure, tā teikt, bija fakts, kad gribējām samaksāt, un izrādās, ka bija jābūt precīzai naudai. Bet precīzas naudas mums nebija, līdz ar to oficiante mums teica, ka vai tad jums nepateica, ka jāmaksā precīzi nauda? Nē, bet mums to nepateica. Mums pateica, ka karti nevarēs maksāt, ka ir jāmaksā skaidrā naudā, bet par precīzi naudu neviens neko nepateica. Nu, tad dabūjām ļoti ilgi gaidīt, kamēr to naudiņu atrod, ko mums izdot. Tas nemaz nebija tik patīkami. Es neteiktu, ka tas ir restorāns, drīzāk kafejnīca. Tur bija ļoti nepatīkama pieredze. Plus savu pēdiena kvalitāti, paklusēšu. Un tālāk mēs dodamies uz spā māju. Šeit ir baseins, viņš gan ir aizklāts. Te ir arī 3 saunas ieniekļūdos. Šī te priekšā ir sāls istaba. Te ir arī tvaika pirts, parastā pirts, infrasarkanā pirts. Agrāk šajās telpās atradusies ir pamatskola, arī kā bērnu nams ir bijis. Bet vecā mūža tā ir bijusi citā vietā. To gan es nenoskaidroju, kur, varbūt, kas zina, var uzrakstīt komentāros. Šis ir zirgu stallis, te ir arī istabiņas. Un tepat blakām arī zirgu stallim atrodas arī kalēja māja. Un arī šeit ir ierīkota viesnīca. Precīzāk sakot, tāds kā viens numurs.
Tālūk man gāja Mārcienas mūžā. Paldies, kad skatījāties. Un lai jums jauka diena. Ceru, ka patika.